Līdz šim brīdim Latvijā ir novērotas 365 putnu sugas. Daļa no šīm sugām Latviju ir izvēlējusies par savu pastāvīgo mājvietu visu gadu. Citas sugas turpretīm te ieceļo sezonāli. Taču katru gadu tiek atklāts aizvien jaunas, Latvijā līdz šim neredzētas putnu sugas. Un tas ir ļoti spēcīgs dzinulis ornitologiem un putnu vērotājiem. Šajā raidījumā noskaidrosim, kādas putnu sugas ir atklātas šogad un kā tas tiek izdarīts. Katra putnu mīļa sapnis ir atklāt kādu jaunu, līdz šim neredzētu putnu sugu. Un šogad vairākiem ir paveicies, jo pie mums Latvijā rudenī ir atklāts pat 3 līdz šim pie mums nesastaptas putnu sugas. "15. oktobra rītā Lauteros Edgars un Vladimirs Smislovi, Guntis Graubits, Juris Libsbergs un Ruslans Matrozis noķēra līdz šim Latvijā neredzētu putnu sugu - Sibīrijas peļkājīti. Jo! Nu, tagad Lauteri ir arī Nevar būt! slaveni ar... Nu, tāpēc jau es jokoju, veci, ka tev vajag atklāt otro ornitoloģisko staciju pēc papes migrācijas ceļā. Simboliski arī tie skaitļi 600 800, vot Graubits jau 10 gadu te turpina. Ej, nu veči! Johaidī! Jebkura gadījumā šis te tādas emocijas, ko tu sajūti, grūti aprakstīt. Vienkārši tā ir liela veiksme, ka mēs bijām pareizajā vietā, pareizajā laikā, un nākošajā dienā šo putnu jau noķera citur, pretējā Latvijas pusi Jūrmalciemā, un mums vienkārši paveicās. Lielais guvums putnu draugiem ir jāiegrāmato, lai par to paziņot pārējiem. Tāpēc tiek izveidota Sibīrijas peļkājītes pase. Putnu nomēra, no visiem rakursiem nopēta, nofotografē un, protams, apgredzeno. Numuru pieraksti daudz ielidojuši šogad Eiropā. Nu, tūkstošiem visticamāk. Jā, un rietumos trakojot cilvēki un atrod arī. Jā. Sibīrijas peļkājīte ir tāla viešņa. To ierasts ir sastapt Urālos, Rietum-Sibīrijas ziemeļos, ziemošanas laikā arī Ķīnā un Korejas pussalā. Sibīrijas peļkājīte galvenokārt barojas ar kukaiņiem, un šis sīkais putniņš sver tikai 17 gramus, bet tā garums nepārsniedz 14,5 centimetrus. Pēc stundas Lauteros putnu draugi ir noķēruši vēl vienu Sibīrijas peļkājīti. Nu, где тебя вторая? Вторая? Без кольца? Слушай, хреново ты кольцуешь. Кольца падают просто. Эдгар, оставь же. И уходим отсюда. Может, еще одна будет? Может, ни хрена, точно? А слушай, там определить можно было? Мне кажется, Пол возраста. Щеку я даже не смотрел, честно говоря. По голове. Šajā rudenī kopā novērots 3 jaunas putnu sugas Latvijā, un visas nāca no austrumam, jo aptuveni 3 nedēļu laikā puta tādi stipri austrumu vēji, ļoti netipisks laiks, un visas 3 sugas ir no Sibīrijas. Pie tām 2 sugām ir vārds Sibīrija paša nosaukuma. Un jāsaka, ka 15. oktobris bija tā diena, kad mēs pirmoreiz Sibīrijas peļkājīti ieraudzījām, noķērām, nofotografējām. Pēc pāris nedēļām turpat Lauteros, kur tā peļkājīte pirmoreiz noķerta, Juris Libsbergs noķera citu sugu no Sibīrijas. Tā bija Sibīrijas rubinriklīte, arī pirmoreiz Latvijā un ļoti reta suga Eiropā. Un starp šiem 2 novērojumiem Igors Denisovs Daugavgrieva novēroja Arlikinpili, arī ļoti reti ielidojuša putnu suga Baltijas reģiona. Tā kā šis gads, pateicoties tiem vējiem, bija unikāls. Vai tiešām šo tālās Sibīrijas viešņu pie mums ir atnesuši vēji? Varbūt putniem ir iepaticies Eiropā un apstākļi ir bijuši gana labvēlīgi, lai strauji pieaugtu to populācija. Redziet, nepilno 250 gadu periodā, piemēram, tāda Sibīrijas peļkājīte Eiropā novērota 32 reizes. Tas ir ļoti maz. Un šogad, sākot no oktobra sākuma līdz novembrim, līdz šai dienai, 232 novērojumi, kas ir ļoti
daudz, un tas parāda to, ka liels putnu skaits, tūkstošiem ielidoja Eiropā. Nu, visticamāk, tas saistīts ar austrumu vējām. Diez vai tur pēkšņi šīs gads bija ļoti labvēlīgs šai suga, un tur savairojas tāda skaita, ka pie mums ielidoja. Visticamāk, ka tas ir vēja rezultāts. Diezgan parasts putns jau. Nu jā, tagad jau. Lauterī. Lauteros bieži sastopams. Jā. Kāda viņa tā seiņā, aha. Nu, tas vitriņas ļoti īsti. Un tāda melnais aizāt. Katru gadu Latvijā novēro no 1 līdz 5 sugām. Bet, ja mēs salīdzinām cilvēku skaitu, kas vēro putnus, pie mums, protams, tas ir samērā neliels salīdzinoši ar Skandināvijas valstīm. Ja, piemēram, Latvijā līdz šim ir 365 sugas konstatēts, tad tāda Somija un Zviedrijā ap 500. Līdz ar to mums vēl potenciāls kādas 100-150 sugas pie mums ieraudzīt, bet, nu, ja būs vairāk tādu cilvēku, kas meklēs, kas pievērsīs uzmanību, jo vairāk būs šādu novērojumu. Bet, jebkura gadījumā, principā cilvēkam, kas ilgstoši vēro putnus, piemēram, tādam Jūrim Līsbergam, kas ir 60 gadu periodā, viņam ir 4 jaunas putnu sugas, tad diezgan reti. Cerībā, ka tālā viešņa labi iejutīsies jaunajā vidē, fotomodele Sibīrijas peļkājīte tiek atlaista brīvībā. Pagad, nevajadzēja panest tālāk. Oi, paskatīsies tīklā. 3. Nelido, atlaidu jau, nelido. Gan jau lidos. Ot tagad viņš es neturu, viņš jau nesaprot, ka viņš ir palaists. Nesaprot, nu jā. Jaunatklātās putnu sugas ir ne tikai putnu vērotāja vai ornitologa prieks un lepnums, tas ir arī ieguvums zinātnei un zinātniskos nolūkos putnu migrāciju pēta Papes ornitoloģiskajā stacijā. Šī stacija darbojas jau no 60. gadu vidus, un tā patiesi ir putnu paradīze, jo gada laikā te caurceļo ap miljoniem putnu. Tikpat daudz lidoņu daudzo gadu laikā te ir noķerti ornitologu uzstādītajos tīklos, tādējādi atrodot arī vairākas jaunas putnu sugas, piemēram, ūdeņu čipsti, Sibīrijas ķauķīti, mazo un meža stērsti, kā arī citas. Papi par savu darbības lauku ir izvēlējies arī putnu pētnieks Ivo Dinsbergs, kurš te regulāri strādā, lai fiksētu, kādas putnu sugas caurceļo Papes teritoriju un vai starp šiem putniem ir arī kāda jauna suga. Protams, sākumā man likās, ka tas ir neiespējami. Pirmās reizes, kad es tādu putnu ieraudzīju iekrituši tīklo, likās, kā viņi vispār var izņemt. Bet ar laiku, ar gadiem auga pieredze, un tagad tas, principā, manuprāt, ir diezgan vienkārši. Daudz jaunie, kas nāk, baidās tur putniņus savainot un tā, bet viņi nav tomēr arī tik trausli, kā varētu šķist. Nu, šeit niedru stērste ir tomēr vairāk sapinies, aptinies tīkls ap kāju. Bet, nu, arī tas nav nekas sarežģīts. Tā ļoti vienkārši. Jaunā niedru stērste. Kāpēc liet citā maisiņā? Tas ir tāpēc, ka, lai nejauktu ķauķus, pieņemsim, ar stērsti, jo tomēr stērsti ir lielāks, masīvāks putns un var izcelties konflikts arī maisiņā putnu kaujās. Tāpēc, piemēram, zīlītes ar ķauķiem vispār nedrīkst likt kopā, jo zīlītes var savainot ķauķus vai pat noknāt. Pats aizraujošākais brīdis putnu ķeršanā un gradzenošanā ir atrast, ko līdz šim neredzētu un jaunu. Šāda veiksme pirms pāris gadiem bija arī Ivo Dinsbergam. Man personīgi, protams, interesantākais, ko es uzskatu, ir jauna suga Latvijā. Šai te tīklā, tur aptuveni, kur pēdējais putns ir, tur noķēra 2012. gada 2. septembrī lāsēno ķauķi. Tad man jāsāk gradzenot. Sāksim ar paceplīti. Gradzenošanas metodi ornitologi izmanto, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas ir novērojams dažādās putnu populācijās, cik ilgi tie dzīvo, kādi ir to bojāējas cēloņi un kur tie dzīves laikā dodas.
Uz šiem jautājumiem atbildes gūt palīdz tieši gredzenošana. Tā ir nekaitīga putnu iezīmēšanas metode, kad putnām ap kāju apliek vieglu, numurētu gredzenu. Zinu jau, cik daudz spēka jāpieliek. Agrāk, protams, sākot gredzenot, pirmajos gados sanāca to gredzenu pārspiest, un tad bija jāloka viņš vaļā un jāliek pa jaunam. Bet tagad jau pēdējos gados jau vairs nesanāk tā. Zinu, cik daudz spēka ir jāpieliek, un tad jau viss ir kārtībā. Un, teiksim, tauku daudzumu. Tātad tauku indeks, ko Latvijā vismaz pieņemts ir no 1 līdz 5. 1 līdz 5, bet reizēm ir pat 6, ja nemaldos. Man gan pašam laikam ir bijis tikai 5. Tad šai gadā, tātad nosaka, cik daudz tauku ir putnam. Šai gadījumā paceplītim nebija necik. Tātad tauka ir 0. Tauka indeks ir 0. Jā, tā gadās, jā. Pilnīgi šķiet, ka viņus palaižot, viņiem tavs indeks ir 5 un tad viņi knapi lido. Viņi tiešām kļūst par vairākiem gramiem smagāki. Ja, piemēram, normāls ezera ķauķis sver 11 gramu, kam nav tauku, tad gadās, kam tauka ir 5, tur svars būtu 15, 16 gramu. Pārējais tā kā ir, un tad paceplīti varam laist vaļā. Kurp dodas Ivo gredzenotie putni un kādu valstu viesus viņš ir atradis savos tīklos. Ir zilrīklīti manēja atrast Vācijā, ķauķi Spānijā, Francijā, Slovākijā. Ir atrasts, es esmu pats noķēris cerķauķi Grieķijas gredzeni, somzīlītis ar Francijas gredzeniem ir noķerts. Enguras ezerā es esmu noķēris niedru stēsti ar Itālijas gredzeni. Pape ir ļoti unikāla vieta Latvijā. Tās dabas parkā ir sastopami savvaļas zirgi, tauri un sumbri, bet rudeņos un pavasaros Papi par migrācijas vietu izmanto putni. Nevelti putnu draugi, tostarp arī Ivo Dinsbergs, dodas uz turieni. Man viss kopumā šeit patīk. Iespējams, ja kāda faktora šeit nebūtu, piemēram, ja šeit nebūtu tūmā jūra, es nezinu, vai man te Papē tik ļoti patikt kā tagad. Man ļoti patīk tieši jūras tūms, te ir ezers, te ir putni, te principā viss ir. Tas ir viss kopumā, tāpēc man nav problēma nekāda atteikties no kaut kāda. Un arī tāpēc jau es šeit braucu, šeit ir tālu un tas nekas, kad grūti ir ceļš no Rīgas ar autobusu, aizņem 7 stundas. 7 stundas tas ir ar visu pārsēšanos Liepājā. Un tā. Bet, nē, viss man ļoti, ļoti patīk. Nav nekāda problēma par to, ka tur agri jāceļās. Nē, protams, ir jau reizēm, ka slinkums uznāk un tā. Negribas celties, kuro nedēļu pēc kārtas gadās tā. Nē, negribās. Mājputnus cilvēks savā saimniecībā tur jau vairākus tūkstošus gadu. Piemēram, pasaulē populārākais mājputns vista savu dzīvi pie mums uzsāka Dienvidaustrumāzijā 2000 gadus pirms mūsu ēras. Šobrīd vistas, zosis, tītari un pīlis ir ierasti lauku saimniecības iemītnieki, un to, kā tie savā starpā sadzīvo, jautāsim Stārspējas observatorijas saimniecei Annai Ginterei. Anna savā saimniecībā Suntažos ne tikai audzēja mājputnus, bet arī observatorijas viesiem stāsta par putnu zvaigznājiem un citām ar debesu vērošanu saistītām lietām. Kas tad ir? Es mēģinu saskaitīt. Ir vistas, zosis, pīles, bet dažādas šķirnes vai kas tur? Jā, vistas ir dažādas šķirnes, un tās 3, kas tagad pie barotavas, tās ir pērļvistas. Tie ir ļoti skaļi, bet ļoti sabiedriski putni, savā starpā sabiedriski. Citas putnes viņi īpaši nemīl. Pīles praktiski viss ir skrējēja pīles, ar atsevišķiem izņēmumiem.
Šīs zosis pavasarī uzņēmās šefību pār pīlēm. Kad viņi bija maziņi kā pīlēni, reāli zosis uzņēmās, tā kā mammas lomu. Šīs 4 zosis. Jā, ir vēl 2 zosis, kuras uzskata, ka tas ir ārpus viņa goda vispār draudzēties ar kaut ko citu, izņemot sevi. Bet šīs 4 ir jaunākas par tām 2, un tāpēc viņas labprātāk draudzējas. Un viņas reāli, kamēr pīlēni bija mazi, viņi tā kā bērnus vazāja apkārt. Un tāpēc tās pīles arī pie viņiem ir pieradušas un uzskata, ka tas ir viņu bars. Jā, bet tītars ir tikai uz cilvēkiem. Viņš it kā vairāk nevienu putnu necenšas tiranizēt. Vecās vistas, teiksim, jaunās vistas, jaunos cāļus, tās parasti ierāda viņiem vietu, kur, teiksim, ja vecās vistas ēd, tad jauniem pat nav domāt iet viņiem klāt. Tas nozīmē, ka viņi tāpat pa mici dabūs un aizies projām. Zosis ir tās, kas tā kā ir dominējošās attiecībā uz citiem putniem, viņas izdzenā. Ja viņām kaut kas nepatīk, tad viņas aizdīs prom jebko. Un kašķīgas ir arī pēļvistas. Tām arī ir savs raksturiņš un principā, ja viņām liekas, ka viņām to brīdī ir kaut kāda priekšroka, viņas arī aizdīs pārējās prom pīles. Un vienīgais, ar ko viņas nekrišķējās, tās ir zosis. Mājputni nepelnīti tiek uzskatīti par nepārāk inteliģentiem. Un teiciens stulbs kā zosis ir vairāk apvainojums zosī nekā cilvēkam, kuram šo teicienu veltām. Lai arī šiem putniem cilvēku paspārnē dzīvojot nav jāmeklē viltīgas izdzīvošanas stratēģijas, tomēr stulbi tie nebūt nav. Man liekas, ka zosis ir visintelektuālākās, un zosīm ir tāda ļoti izteikti māju apziņa. Viņas saprot, ka tas ir viņu īpašums vai kā, bet katrā ziņā neviens cits putns tik ļoti nestaigā apkārt un neuzmana, vai kāds nāk vai nenāk. Pīles, es teikšu, ļoti mīl gliemežus, tāpēc mums gliemeži vispār tuvākajā apkaimē nav. Un arī tur tālāk pļavās, kas ir tuvākās pļavas, kur aitas ir noganījušās, tik līdz aitas ir prom uz citu aploku, tā pīles iet un pārlas, vai tur nav kaut kas palicis. Zosis pārsvarā ir zālēdāji, graudēdāji, vistas ir visēdāji. Viņas mierīgi noēdīs, ja viņas atradīs beigtu žurku, beigtu vardi. Viņas ir tāds tipisks dinozauru pēctecis. Sanitāri. Jā, izteikti sanitāri, jā. Ir putni lejā, bet arī putnus var skatīties šeit, observatorijā. Bet es saprotu, ka tu teici, ka ar teleskopu zvaigznājs neskatās. Jā, principā zvaigznājs jau ir tik liels objekts, ka ar teleskopu var apskatīt kaut kādu mazu daļu, kaut kādu zvaigzni, kas atrodas zvaigznājā, miglāju, tur galaktiku, varbūt vēl kaut ko. Bet pats zvaigznājs kā objekts ir skatāms ar neabrņotu aci. Putnu zvaigznāji gan jāsaka, ka nav īpaši daudz. Kopumā es saskaitīju tikai 9 pa abām puslodēm. Un Latvijā tādi labi, tādi ļoti skaisti redzami ir tikai 2, tas ir gulbis un ērglis. Principā gulbis ir vasaras viens no skaistākajiem zvaigznājiem, ļoti labi ieraugāms. Viņš pēc savas formas ir tiešām ar īsu asti, ļoti garu kaklu un tādiem plašiem spārniem viņš guļ tieši uz pienceļu. Un ir diezgan tāds, viegli atrodams un iepazīt viņu, man liekas, ir ļoti viegli vasarā. Viņš tieši pāri pienceļam iet, tāds tipisks mūsu vasaras rudenis zvaigznājs, varētu teikt, agri rudenī, vēl vasarā. Tas ir gulbja zvaigznājs un ērgļa. Ērglis ir mazliet grūtāk jau atrodams, bet arī viņš ir, ja viņi skatās, teiksim, tur, kur aiziet pienceļš jau uz leju, uz rietumu pusi, tad viņš ir tāds tā kā turpinājums jau gulbim, nākamā spožā zvaigzne, kas aiziet uz leju, tā būs ērglim galvenā zvaigzne. Un tad, protams, tad tur ir mazliet jāiemācās tā figūra, kāda viņa izstāsta, bet arī ērglis nav no tiem grūtākajiem zvaigznājiem. Tā kā tie 2, kas Latvijā ir labi redzami, viņi ir arī viegli tā iemācāmi. Ziemeļu puslodē putnu zvaigznājiem ir ļoti sena vēsture. Nosaukums tie ir ieguvuši jau pirms mūsu ēras. Piemēram, gulbja un ērgļa zvaigznājus jau varam atrast sengrieķu mitoloģijā. Turpretīm dienvidos redzamie kraukļa, tukana, dzērves, baloža un mitoloģiskā putna fēniksa zvaigznājiem vārdus 16. gadsimtā deva jūras braucēji. Tik tālu par putniem debesīs un lauku saimniecībās, taču turpinājumā viesosimies pie ornitologa Viesturi Ķerus, lai saprastu, kāpēc ir svarīgi pamanīt putnus mums līdzās. Vai tas būtu nejauši aizklīdis skatiens pie zvirbuļiem Barotavā vai mērķiecīga retu sugu vērošana, cilvēkam putnus lūkot ir paticis visos laikos un visur pasaulē. Putni atgādina mums par to, ko ikdienā dzīvojot mūsu radītā vidē aizmirstam, par dabu un to, ka vienmēr būsim daļa no tās.
Reizēm putnus var vērot pa logu, pat neizejot ārā. Un ir pat cilvēki, kas taisa speciālus pa logu novēro to putnu saraksts. Un, es nezinu, vai tās ir vai nav baumas, bet ir dzirdēts, ka Skandināvijā reizēm īpašuma vērtība ir atkarīga no tā, cik putnu sugas tu pa savu logu esi novērojis. Es arī, godīgi sakot, Rīgā birojā esmu iesācis taisīt savu mazo pa logu redzēto, dzirdēto putnu sarakstu, bet tā kā tas ir Rīgas centrs, tad tur sevišķi daudz to sugu nav, bet vienalga šis tas interesants gadā. Tas, ko pieaugušie pazaudē un kas ir bērniem, ir tā interese par to, kas notiek apkārt, un reizēm tad no tā rodas tāda sajūta, ka vārnas ir izēdušas visus mazos putniņus, tāpēc, ka kādreiz mazo putniņu bija daudz, tagad vairs nav nekā, bet bieži vien tas ir no tā, ka cilvēks ir izaudzis un sācis skatīties uz pasauli ļoti šauri. Funkcionālos virzienos tur mājas darbs, bērni varbūt, bet tāpēc reizēm vērts iziet ar bērniem kaut kur ārā, un tad tu redzi, kā viņi skatās uz pasauli. Un tāpēc varbūt arī reizēm vērts neskatīties uz televizoru, kur tev pasaka priekšā, kas tev ir jāredz, bet paskatīties pa logu un mēģināt pašam saskatīt to dzīvību sev visapkārt, jo tas jau arī ir gan interesanti, tīpaši tad, kad tu sāc iedziļināties, kad tu sāc iepazīt, kad tu sāc pamanīt, ka reku šitais putns ir tas pats, ko es redzēju toreiz, bet šitam kaut kas nav riktīgi, kas tas tāds varētu būt, un tad viņi nofotografē ar telefonu, vai ar vienalga, ko sūta ornitologiem, tu uzzini, kas tas ir, un tev atkal ir prieks, ka tu kaut ko jaunu esi redzējis, un varbūt tas ir rets, varbūt nav rets, bet vienalga, tu viņu redzēji pirmo reizi, un tev par to ir prieks. Tā ir svarīga lieta arī no tāda globāla viedokļa. Tā varbūt liekas tāda niekošanās skatīties uz putniem pa logu un priecāties, bet redz, viens zinātnieks reiz teica, ka kādreiz es domāju, ka galvenās dabas aizsardzības problēmas ir ekosistēmu degradācija, klimata pārmaiņas un kas tik vēl ne, bet tagad es esmu sapratis, ka viena no galvenajām problēmām ir vienaldzība. Un tā tas arī ir. Ja tu pazaudē to saikni ar dabu tev visapkārt, tad tev vienā brīdī ir vienalga. Tad tu pārēj tādā, tu gribi kaut ko būvēt, un tur kāds uztraucas par putniņiem un puķītēm, kur tas interesē. Tāpēc varbūt ir vērts vērot un iepazīt un saprast, ka tu neesi vienīgais, kas te dzīvo. Putnu vērošana ir tikai viens veids, kā atgādināt sev, cik skaistā pasaulē dzīvojam un kādu atbildību par to nesam.